Jaunpiebalgas izstāžu zālē Velves apskatāma īpaša izstāde Pieaugšana, kurā apvienojušies lietišķās mākslas studijas Piebaldzēnu dalībnieki un vietējie amatnieki. Šī izstāde ir kā klusais stāstnieks. Tā ļauj ieraudzīt, kāds ir bijis Piebaldzēns, kas viņam raksturīgs un pats galvenais, ko viņš prot. Sākot no keramikas darbiem, rotām, adīšanas līdz pat šūšanai. Šis tērps ir jaunrade. Šis tērps ir izšūts krustdorienu tehnikā. Viss tērps, tas ir saimnieces goda tērps. Tāpēc arī saimniecei, kad goda tērps, tad viņai arī izšūts priekšauts. Izstādē vērojami vairāk nekā 30 autoru darbi, kas runā par Piebalgas vēsturi, bet citos darbos ir arī pavisam mūsdienīga pieeja. Mums jau arī gribas kaut ko krāsainu mūsdienās, un šeit meitenes ir ļoti spēlējušās ar krāsām, ar zīmējumiem, ar nospiedumiem, un šeit visā tajā stūrītī ir tā kā, tāds sieviešu gaišais stūrīts. Izstādi apmeklē gan piebaldzēni, gan arī viesi no citām pilsētām. Izstādes darbos slēpjas ne tikai prasme, bet arī stāsts par to, kas esam un no kurienes nākam. Katrs krekls, trauks un izšuvums nes sevī vēsturisku skatījumu par dzīvi, sadzīvi un vērtībām, kas pārmantotas paaudzēs. Mums jau ļoti patīk mūsu draugu darbi, un mēs tāpēc arī nācām paskatīt, ko gan citi ir izdarījuši, gan mūsējie izdarījuši, un mēs ļoti lepojamies, vai ne, ka mums ir tik talantīgi piebaldzēni, tik talantīgi draugi, jo, man liekas, Piebalgā nemaz cilvēks, kurš nedara kaut ko radošu, nav. Vienalga, kādā sfērā viņš darītu, vai viņš rakstītu skaistus tekstus, vai viņš radītu kaut ko no audekla vai māla, vai no skaistās rotas. Vaicājām arī, kāds tad ir tas piebaldzēns. Piebaldzēni ir lepni, bet nevis tādā augstprātībā, bet tādā savējo, tādā, ka mēs vienmēr lepojamies ar savējiem. Pat ja neesam paši to darbu darījuši, mēs lepojamies, kad apkārt cilvēki mums tiešām ir tik skaisti, gan garā, gan visā, ko viņi vien dara. Tas ir mans tētis, arī piebaldzēns, un viņš ar godu vienmēr nesā piebaldzēna gardibeni. Tā ir viņas svētā lieta, kas viņam stāv skapī, un es pat brīnos, kā šodien nav uzlicis. Jāteic, ka darbos patiešām izkristalizējas smalkas nianses. Rūpība, gaume un sajūta. Katrs darbs ir nostrādāts līdz detaļai. Šī adījuma tas ir vispār kaut kas fantastisks. Pacietība, tas ir apbrīnojami. Kad man teica, paskaties uz brunci, es nevarēju saprast, kas tur īsti jāievar, bet, kad pasties tuvāk, tad viņš viss tiešām ir tajā smalkajā krustdorienā. Es apbrīnoju vienkārši cilvēku pacietību tam visam pieveltot uz darbu. Tas ir nenormāli. Es zinu, mana mamma kādreiz, es maza biju, un tad viņa spilventiņas šuba mums un mazbērniem, un viss tajā smalkajā krustdorienā, bet te ir ar adatām to dabūt gatavu atdot. Tas ir vienkārši fantastiski. Tas ir tas, kas visvairāk man uzrunāja šajā te māls, jā, tur krūks, tās viss forša, bet šis ir vienkārši iespējīgs cilvēku darinājums. Izstāde jau kļūst par ikgadēju tradīciju. Tā ir kā atskats uz paveikto Jaunpiebalgā.